Oktobra beigās 3 drosmīgi jaunie uzņēmēji uzsāka pirmos soļus biznesā. Eva nolēma uzsākt arhivēšanas biznesu, Aivis audzēt vīngliemežus un Ilvers ražot koka rotaļlietas. Nepilni 2 mēnešu laikā jaunos uzņēmējus ir konsultējuši jomas profesionāļi, palīdzot apgūt biznesa plānu rakstīšanu, trenējot personības treniņos, praktiski palīdzot dažādu dokumentu sastādīšanā. Tomēr visas šīs zināšanas kļūst nederīgas, ja uzņēmējs nav padomājis, kam ražos un pārdos preci vai pakalpojumu. Tā galvenā kļūda, ko parasti pieļauj ne tikai jaunie uzņēmēji, bet ko pieļauj ļoti daudzi uzņēmēji, viņi domā, ka ar marketinga komunikācijas palīdzību var pārdot jebkuru produktu. Mārketings sākas jau pirms produktu radīšanas. Uzņēmējiem ļoti skaidri jānodefinē, kāda būs cena un kāpēc cilvēki pirks tieši konkrēto preci vai pakalpojumu. Nevar par to domāt tajā brīdī, kad mums jau ir gatavs produkts. Ir jāizdomā, kāds komunikācija, cik liela jums tā auditorija būs, vai jums ir jārunā ar visu lielo auditoriju, tātad sabiedrību kopumā vai patērētājiem kopumā, vai arī jums ir jāatrod vienkārši jāuzrunā tie biznesa partneri, kaut kādi profesionāļi. Kad auditorija noskaidrota, nākamais solis ir atrast veidu, kā uzrunāt klientu. Drīzāk svarīgi ir sagatavot ļoti īsu, kodolīgu, taču tajā pašā laikā ļoti precīzu vēstījumu, kāpēc šāds pakalpojuma veids uzņēmumam būtu izdevīgāks. Te nevajag aizrauties ar ļoti dārgiem līdzekļiem, teiksim, ņemt reklāmu medijos vai kaut ko tam līdzīgi, ar ko, diemžēl, bieži vien cilvēki sāk. Tad viņi nokonstatē, ka daudz naudas ir patērēts, bet atdeve ārkārtīgi maza. Lai netērētu lielas naudas līdzekļus reklāmā, iesākumā pietiek ar to, ka potenciālajiem klientiem nosūta vēstuli. Ir jāraksturo tas pakalpojums, ko viņi piedāvā. Otrkārt, protams, ir skaidri jāpasaka, kādu labumu būs klients, ja izmanto šo pakalpojumu, ko viņš ietaupīs, teiksim. Ja tie ir arhīva pakalpojumi, acīm redzot, kaut kāds līdzeklis ietaupīs, mazāk cilvēku būs jānodarbina. Un trešais, protams, ir jāpamato, kāpēc tieši tas piedāvātais pakalpojums. Ir noteikti jāņem vērā tas, ka ir arī, teiksim, vai rotaļlietām, vai tiem pašiem vīngliemežiem arī iespējams ir jādomā par kaut kādiem vizuāliem materiāliem. Rotaļlietu ražotājs jau ir savu mājaslapu, tādu pirmo versiju izveidojis, kurā ir redzams, kādas rotaļlietas viņš ražo, cik viņas tur lielas, no kādiem materiāliem. Kā atzīst speciālisti, galvenais ir pašam aktīvi darboties, iet un piedāvāt savu pakalpojumu. Un tikai tad, ja visi bezmaksas mārketinga veidi ir izmantoti, var maksāt lielu naudu par reklāmu. Nevis gaidīt no cilvēkiem, teiksim, no pašiem interesi, ka viņi nāks pie manis un prasīs man, ko es daru un ko es viņam varu piedāvāt, bet iet un aktīvi pašam to darīt un stāstīt, kāpēc tev tas ir vajadzīgs. Zita Lazdāna, Laķa, Baiba Sprāns, Krišjāns Grabovskis, Tautas balss. Jā, skatītāji, bieži vien mārketings, veiksmīgs mārketings, tas ir tāds instruments, un tā ir tā atslēga uz lielāku peļņu, lai tas produkts tiktu vairāk pārdots, jo nereti tiešām tā tas ir, jo vai ne, tā reklāma nav izdevusies, un tur kaut kas nav sanācis, tad arī neviens to, kāpēc lai viņš iegādātos to, vai ne? Šo vai tādu vai šādu preci. Tā ir. Pareizi, Māri, jā, bet, protams, jūs varat sekot līdzi uzvarētājiem arī portālā Nekrīze.lv. Tur ir aprakstīts arī visas 3 jauno uzņēmēju gaitas. Jā. Bet skatītāji pēc